Cik garšīgs. Nu ko, čau. Čau visiem. Te roku var likt, nenorausies strauji. Viss slēdz. Bija labāk jāpaņem malā. Es vienkārši dedzinu, man ir jāiededzina pāris paliknīši. Un vairākās krāsās. Bet, tas tā. Kas šajā video būs? Neko nerādīšu. Labi, nē, es jums parādīšu. Zinu ko? Kurš būs uzvarētājs? Kurš beidzot vinēs šo galdiņu? Jo tā, ka reāli man laika vispār. Laiks ir tā, kā ir. Un es pēc iespējas ātrāk gribu vēl uztaisīt to izlozi. Un mēs zinām, kurš ir uzvarētājs, lai es to galdu var, teiksim tā, piepucēt, jo viņš stāv konservatorijā un tur atkal pirmdien viss noplūda. Un tāpēc tā es gribētu galds tiešām izolīts. Un veidu, kādā veidā mēs to darīsim, beigās ir tā, ka vienkārši es sarakstīju tajā vārdu rullī cipariņus no 1 līdz 1081. Un tad paskatīsimies, kurš pēc cipariņa būs. Piemēram, ja tur kaut kāds 400, tad iesim uz YouTube kanālu un meklēsim, kurš ir 400 sekotājs un tādā veidā. Darbiņš bišķi būs, bet tas tā. Tad reāli darīšu to es uz telefona, bet es vienkārši pielišu blakus ekrānam pēc tam, lai jūs visi redzat, kas ko kā. Viņš tieši nokārās tagad, ne? Ak, tu mēkaķi. Kas te man neiet? Es vienkārši gribu to video īsti taisīt, nevis reāli garu taisīt. Bet, davai, beidzam mūdēt un griežam. Kas te atkal notika? Ak, Dievs, lūdzu, ej. Beidzot griežās. Es neierakstīju skrīnu rekordot. Tagad. Davai griezies, davai ātrāk. 1039. Es ceru, ka es paspēju ierakstīt. Es jums parādīšu. Ceru, ka redzat 1039. Tad reāli, ko es tagad darīšu? Neko nedarīšu, iešu gulēt. Nē, es reāli pabeigšu te strādāt, kas man ir jāizdara, jāiededzina viss. Un tad es iešu skatīties, kurš ir reāli 1039. sekotājs. Vieglāk man būs skatīt no augšu uz leju, nekā no lejas uz augšu. Jā, davai, pastrādājam un tad ejam palūrēt, kurš tad ir vinētājs. Tātad es apskatījos un es ceru, ka es neko neesmu sajaucis. Kā bija vārds cilvēkam? Aizmirsu. Tad reāli, ja viss ir pareizi, tad uzvarētājs mums ir Matīs Gailīts. No kurienes viņš ir? Nezinu. Matīs, ja tu skaties šo video, vienkārši piekomentē vai uzrakstījā man Facebookā, jo tad mēs varam sarunāt, kas ko kā, kur tu atrodies un kad tas galds tiks aizsūtīts līdz tevīm, teiksim tā. Bet šodien tas nebūs un nākušanai, vai tas būs, es tiešām nezinu, bet teikšu, kā es viņu reāli gribu vienkārši, teiksim tā, pārpulēt vai vienalga kaut ko, lai viņš tiešām izskatās zolīti. Tad reāli Matīs apsveicu tevi ar šo galdiņu. Vai ne? Forši? Tātad. Nākošais giveaways, teiksim tā, vai nākošo, ko es atdošu par brīvu, būs Galis šķiedes dēlītes. Arī sūtīsim, kur vajag sūtīt. Un gan jau, ka tāpat izvēlēšos ar to pašu vārdu rulli, bet to es skatīšos. Tad reāli, jā. Ar to es varu nobeigt šo mazo īso video. Es tiešām ceru, ka es pareizi saskaitīju, ja kāds to grib apstrīdēt, nekādu naidu droši skaitam. Bet, man liekas, ka ir pareizi. Kas man vēl plānā vispār ir, Plānā ir pabeigt šitos te priekš klienta, bet tas tā. Tad es gribu uztaisīt komplektiņu reāli ar 2 galdiem. Tādu kā pie gultas, tādu maz galdiņu ar epoksīdu sveķiem. Jo man viss materiāls ir, bet tur jau video lēnām to, bet process būs šausmīgi ilgs, tāpēc tas video tik ātri nebūs. Pēc es beigšu vienkārši šodien muldēt un teikšu vēlreiz apsveicam ar galdu.
Un jā, atvainojiet tie, kas gribēja šo galdu dabūt, viņi nevinēja. Man īstenībā žēl to galdu ir atdot, bet solīts paliks solīts, un savu vārdu es turēšu, teikšu, kā ir. Tāpēc reāli, jā. Labi, beigšu pļāpāt, turpināšu dedzināt, un tad jau tiekamies. Kaut kādu, nezinu, kādu skatīsimies. Čau!